Pateicoties lielās telkas aktivitātēm, daudzas vietas Latvijā tapušas sakoptas un acī tīkamākas. Šāds pozitīvais stāsts ir arī Madonas novada Lazdonas pagastam. Pateicoties pagasta jauniešu aktivitātei, sakopt Lazdonas muižas apkārtne, vieta, kur uzņemta slavu guvusī režisora Dāvja Sīmeņa filma Pelnu sanatorija. Par nelāgo situāciju, kas izveidojusies vienā no gleznainākajām Vidzemes vietām, skatieties ziņu noslēgumā. Plašu popularitāti guvusī režisora Dāvja Sīmeņa filma Pelnu sanatorija, kas pie skatītāja nonāca šī gada sākumā, uzmanību piesaistījusi arī mazajam Lazdonas pagastam. Filmā redzamā Lazdonas muiža kā noslēpumains īpašums saista skatītāju uzmanību un pēc filmas noskatīšanās rosina to kādreiz apmeklēt klātienē. Šādu vēlmi izteikuši arī jauniešu velo ekspedīcijas 10 līdz 100 dalībnieki. Atnākot šeit un apskatoties, sapratām, ka kauns cilvēkus šeit vest un rādīt, jo, skats ir diezgan drūms, logi izsisti un apkārtne nesakopta. Jauniešu darbu Lazdonā Ināra vada jau 4. gadu. Šai laikā pierādījies, ka tieši jaunieši ir lielākais spēks un atbalsts talkojot un veicot labos darbus. Tādēļ nemirkli nebija šaubu, ka aicinājums lielās talkas ietvaros sakopt muižas apkārtni gūs atbalstu. Neskatoties uz to, ka tas ir arī privāti īpašums, bet saskaņots ir ar saimnieku, ka mēs šo te apkārtni sakopsim. Cēcam zērus, kasam lapas, atrodam visādus tur zābakus, pudeles un no logiem arī stiklus izņēmām. Un te visu apkopjam, tāpēc, ka mēs ejam tā kā visur garām steigā. Nav tā kā patīkami, ka tāds nesmuks viss. Lazdonas muiža šajā vietā bijusi vismaz kopš 16. gadsimta otrās puses, taču filmā redzamā dzīvojamā ēka celta vēlāk. Ēka ir celta 1870. gados, kad tas īpašnieks bija tāds Stankēvičs, gan jau droši vien poļu izcelsmes vīrs. Viņa laikā tādu viņu uzcēla gana interesantu akmens celtne, ķieģeļu celtne, verandas, tornītis. Kā stāsta Indulis Zvirgzdiņš, 1939. gadā uz laiku šeit izvietojās Latvijas armijas artilēristi, bet padomju gados kažokzvēru audzētavas kantoris un bibliotēka. Tad, kad bija saimniecība, tie jau bija 20 gadu droši atpakaļ, tad jau te viss tā kūsāja, viss bija sakopts un viss bija jauki. Un arī sapņu pils cēlās. Un biblioteka būtu tur, kur tas grafija uzzīmēts. Jā, bet notiek tā, kā notiek. 90. gadu pirmajā pusē īpašumu atguva kādreizējo īpašnieku pēcteči. Tad saimnieki mainījās, sākumā pārpircējiem bija liela izmantošanas plāni, kas tagad pārtrūkuši. Tas uzrāviens, kas bija gadus 13 atpakaļ, kad te uzradās jauns īpašnieks, kad saimniecībā atstāja šīs telpas, tad bija savādāk. Tā likās, ka viss notiksies. Bet tagad, es domāju, tā nolaistības sajūta un bezatbildības. Kā stāsta Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Rieksts, pašreizējā muižas īpašnieka sākotnējās ieceres priecējušas visus pagasta ļaudis. Sākumā jau bija cerīgi, tā kā bija pat Jāņus organizējām šeit viņa teritorijā, ka viņš tikko pārņēma īpašumu un bija tāda sajūta, ka cilvēks sakops visu, tikai jau tur dzīvokļi sakārtoti, tā kā darbojās viņš sākumā cerīgi, bet kaut kas notika ar kredītiem. Sazinoties ar muižas īpašnieku, gūstam apstiprinājumu, ka Lazdonas pērles pamestības iemesls ir finansiālie sarežģījumi. No viss tā ir jāmaksā nodokļi, un es tos nodokļus maksāju šai valstī ļoti godīgi. Un tāpēc šis īpašums patreiz ir tādā stāvoklī, kā viņš ir. Akceptējot finansiālās grūtības, tomēr paliek jautājums par paša saimnieka aktīvu līdzdalību talkā. Īpašnieks tā sākumā nevisai aktīvi, bet viņš piekrita, ka būtu jāsavāc, ka to dara. Jo viņš saprot, ka tā teritorija, it kā viņam kaut kāds sirdīgi tās izmisums ir par to, ka viņš nevar tur kaut ko izdarīt. Tas ir ļoti daudz naudas ielikts tur. To neviens nesaprot, jo jūs arī no tā īpašuma neko nesaprotat, un tas ir ļoti bēdīgi. Tā Latvijā tāda īpašuma aiziet bojā. Es ļoti cīnos par šo īpašumu. Jums ir jaunākās ziņas, ka es ļoti vispār mīlu šo īpašumu. Es visu daru,
cik man ir iespēja. Lai arī tiešā veidā iejaukties nav iespējams, savas kompetences ietveros pagasta pārvalde tomēr rīkojas. Mēs viņiem sūtām vēstules, sodus uzliekam, atgādinām par nodokļu nemaksāšanu, jo nodokļi te nav maksāti daudzus gadus. Maija sākumā kaut kad viņš mēģinās to visas lietas sakārtot un tad sākšot arī pievērsties. Tāda viņa atbilde bija. Jau teritorija netiek gadiem sakopta. Nekas, toties ir enerģiski cilvēki, kas aicina uz talku, un viss notiekās. Lepojoties ar vienīgo muižu savā pagastā, lazdonieši cer, ka finansiālās problēmas, kas skārušas savulaik tik cerīgo nākotnes vīziju, tiks atrisinātas. Un skaistā muiža ēka, kas lēnām caur Pelnu sanatoriju kļūst atpazīstama visā pasaulē, atkal atzīmes savā krāšņumā.